Herberts Vasiljevs uz riemetienā, ripa aiz pie apmales, pie Herberta Vasiljeva. Tālāk, Cipulis mēģina atdot piespēli, atdod Herbertam Vasiljevam, Herberts Vasiljevs, Georgiem Pujacam. Pujats itra metienu, diemžēl pie čehu spēlētāja ripa, un ripa slīd visam zonam pāri, un pie Edermans Saiska. Un vairākums, minūte 30, un jau sāk no jauna. Pujats meklē spēlētājs, atrod brīvo Aleksandru Ņiževī, tehniski iet zonā, bet viens pats tur, kur ripa pie Pujats ar D. Un kļūdamies uz zilās līnijas un jāsteidzās atpakaļ viens pats aizsargs, neesam divi, bet Tomašs no Līnekts raida ripu vārtos. Sprukts zaudē iemetienā, ripa kur? Pie Vampols Klepiņš, bīstams uzbrukums, Tors Mosojskis savā vietā, bet uzbrukums turpinās, Vampolā. Meklē, kam spēlēt, Jāgars, un labi, Kristapsonēks spēl, un tagad varētu izveidot pretuzbrukumu. Nē, Vasīčeks ierēd ripu atpakaļ, bet ripa saglabāta. Ripa pie Kaspar Daugaviņš, labi piespēl Spruktam, vārtus Stabiņš, iniet. Nu, kā varēja izbeigties. Kristapsonēks ar ripu, aiz vārtiem, atspēlē Artūram Kuldam. Kulda, ko darīs Kuldai, iemet ripu aiz Čehu vārtiem. Tur tālāk cīnās Kaspars Saulietis. Atspēlē brīvajam Sergejam Pečuram vārti! 1-2! Un tu līdz redzēs, kas notika, kādēļ ripa neielidoja vārtos. Tomašs Lokūns atvaira šo ripu un pēc tam vārds Stabiņš glāb. Jā, kā būtu bijis, tad ripiņa būtu ielidojusi vārtos, nu ziniet. Un šeit vienkārši fantastiski nocienās Kaspars Saulietis un Sergejs Pečuram. Vienkārši bezspēcīgs ir Lokūns 1-2, un tas vieši liels cerības Latvijas valsts vienībai.